Sveiki, superīgie, ģeniālie, burvīgie brīnumi. Emocionālās brīvības tehnikā, pats pamats, ja nesaproti, kas tas tāds ir, tad šis tev var būt palīdzoši, bet jebkurā gadījumā sākums ir ar ūdens padzeršanu. Neatliec, uzliec stop, pauzi un aizej, paņem ūdens glāzi. Jo ūdens ir lielisks vadītājs, un šobrīd gatavojies darboties ar emocionālo ķīmiju savā ķermenī, un ūdens ļoti labi palīdzēs tev šajā procesā, gan lieko ķīmiju izvedīt ārā, gan vieglāk saprast, dzirdēt savu zemapziņu, kas tev stāsta, kas pa lietu, kas ir būtiskākais iemesls kādam no taviem diskomfortiem. Bet šoreiz par pamatiem, tātad par punktiem, kur bungot. Kas ir bungošanas punkti? Nevis par pašu tehniku, bet ja tu jūti iekšēju tādu intuitīvu sajūtu, ka tas tev var palīdzēt, tad vienkārši dari. Un pēc tam tu atradīsi, kas tas tāds ir un no kurienes tas ir, bet vispirms izmēģini un sajūti, strādā vai nestrādā, un tālāk jau pats aizies viss pārējais. Tātad pirmais, ko tu iespējams aprakstā lasīsi kaut kur, kur tu skatīsies bungošanas teikumus, ir karatē punkts. Tātad tā ir šī vieta, mazā pirkstiņa daļa, un tātad kā to dara? Viegli uzsitieni šādā veidā, vai pret galdu, vai pret kāju, vienalga kā, vai vienai rokai vai otrai rokai, tas nav svarīgi. Šo punktu visbiežāk pamat protokolā lieto sākuma teikumam, bet es šobrīd skatos, ka ir daudzi praktizētāji visā pasaulē. Šī metode tiešām ir diezgan plaši aizgājusi pa visu pasauli, kas šo punktu arī lieto jebkādam teikumam procesā. Ja? Tāpēc nevajag tā ļoti, ļoti iegrožot sevi, ka viss ir jāaizpilda tieši tā, kā priekšrakstos rakstīts. Var būt tava sajūta, kā tev vajag, tā arī dari. Un tas būs daudz efektīvāk. Lūk, tātad karatē punktu, to jau tagad mēs zinām. Tālāk ir pirmais acu punkts šeit, acu maliņa uz acu maliņa, ja, šī te vietiņa. Arī ar vienu roku, ar abām rokām, vienā pusē vai otrā pusē, vai ar vienu roku uzreiz abās pusēs. Nav svarīgi. Ja. Otrais acu punkts šeit, acu ārmalā. Nu, teorijā skaitās 5, 7 uzsitieni, bet varbūt 2, varbūt tu te šajā vietā prasās būt ilgi, tāpēc tās ir darīšanas jautājums. Ej, dari, ļaujies, nebaidies, ka tu vari kaut ko šeit izdarīt nepareizi. Trešais acu punkts, tev uz vaigu kauliņam vēsturiskais punkts, no kura sākās šīs terapijas tehnikas, drīzāk ne terapijas. Terapija jau ir kaut kas tāds medicīnisks. Tehnika, palīdzoša tehnika. Tātad uzvaigu kauliņiem zem acu zīlītēm. Trešais punkts. Ceturtais protokolā šis būs kā ceturtais zem deguna. Ja, šeit. Visi šie punkti atrodas uz aktīvajiem enerģijas punktiem, enerģijas meridiānu punktiem. Tātad šeit tu arī visu to zināsi, izzināsi, ja tev būs interese par kaut ko vairāk. Nākamais 5. punktiņš te, acu ne, soda bedrīte šeit. Nākamie punkti šeit, zem atslēgas kauliem. Tā arī vai nu uzreiz ar vienu roku, abus, vai nu katrā pusē ar abām rokām, kā tev ir ērtāk. Ja, to visu var darīt arī ar vienu roku. Kā šos punktiņus atrast, ja tu ieliec šeit kakla bedrītē, ja, pirkstiņus, un reku te ir kauliņi, tad tā 45 grādos pārbraucot pāri šiem te kauliņiem, tu būsi šajā vietā.
Un arī es tev uzreiz saku, nesasprindzinies par to, ka tev ir jāzina precīzi, kāda tu iedurot šis punkts. Katram punktam ir dēlnes izmēra aura, līdz ar to, ja tu dēlnes izmērā, jā, trāpīsi, šai vietai būs labi. Tātad šī vieta. Nākamais punktiņš. Tātad mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir apmēram plaukstas izmērā zem paduses. Ja? Tad tas būs šeit. Ja? Tad šādi te arī. Vai šādi, vai nezinu, vēl kaut kādīgi. Ja? Tas būs nākamais punkts, un pēdējais tajā pašā pamatprotokolā ir šeit galvas virspusē. Ja, šis punktiņš ir redz, kur man augstākās vietiņas, un es velku līniju uz augšu, un kur man galvas vidus līnijā satiekās. Ja? Ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs punkts. Un šeit pabungojam. Uzreiz teikšu, ka var gadīties, ka kāds punkts tev ļoti nepatīk. Ja? Ja tas ir tas, kāpēc tu vispār negribi ar bungošanu ņemties, tad šo punktu izlaid. Pēc tam viņš varbūt dabiski ienāks atkal atpakaļ, tad, kad tu gribēsi. Ir terapeiti, kas lieto šo, jo šeit ir dēlnas locītavā ļoti daudz aktīvie punkti. Ja? Un šādi te tu vari bungot, sasitot kopā, izlaižot, piemēram, galvas virsmas punktu, tu vari tā vietā lietot šo vietiņu. Un tagad, tad, kad tu tagad zini, kur ir šie punkti, izbungosim vismaz vienu raundu apli vai kā mēs vienalga, kā mēs viņu saucam, izbungosim kopā. Un viss, kas tev ir jādara, vienkārši ļauj sev tagad nedomāt par to, cik reizes, vai es padzēros vai nepadzēros ūdeni, kāda ir vai nav mana problēma, kas man ir jājūt, kas man nav jājūt, kas notiek. Pamēģini iet šajā procesā ar ziņkārību un bērna spēlēties prieku. Visu labvēlīgākais fons, lai iegūtu rezultātus, atvieglojumu sajūtu, jeb atbrīvošanos no kādas emocionālās komponentes, kas rezultātā var tiešām būtiski izmainīt kaut kādas lietas tavā dzīvē. Tātad sākam. Vienkārši bungo acu pirmais punkts. Acu otrais punkts, acu trešais punkts, ceturtais punkts, piektais punkts, sestais punkts, septītais punkts, astotais punkts, pirmais, otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais, septītais, astotais. Nu, vienkārši ar smaidu, ar spēlēties prieku pirmais, otrais, trešais, ar ziņkārību, ceturtais, piektais, sestais, septītais, astotais. Redziet, nekas nav jārunā, to var punktiņus bungot, neko nerunājot. Jo ļoti bieži cilvēkam ir tāds tā kā iestrēgums, bet ko tad teikt, ko tad runāt, vai neko nerunāt, var vienkārši bungot. Un tu vari domāt, tu vari sākt domāt, kas ir tā lieta, ko es vēlos sakārtot savā dzīvē. Kas ir tā lieta, kas man tieši šobrīd traucē justies labi? Kas ir tā lieta? Vienkārši ļaus tev par viņu domāt, turpinot bungot. Un tad var gadīties, tev noformulējās tavi teikumi, ir tas, ka tu viņus izsaki tā, kā tev viņi noformulējās, ir pats svarīgākais. Mans ieteikums sākumā neņemt kaut kādu globālu, ļoti smagu, ļoti ilgu lietu, paņemt kaut ko vienkāršu, kaut ko vieglāko traucēkli. Un ļauj sev varbūt, lai tev rastos ieradums, lai tev nebūtu jādomā par to, kurš tagad kurā vietā ir punkts jābungo, tu vienkārši ļaujies ieradumam, ka tu to vari izdarīt, tāpat kā zobus tīrīt, tā tu šādi te pabungo uzreiz pirms vai uzreiz pēc zobu tīrīšanas. Tu ļauj sev pabungot,
ar sajūtu, ka tu palaid vaļā visus dienas emocionālos notikumus šajā brīdī. Mhm. Ja tu gribēsi saprast un zināt, kas notiek, kāpēc tad šis te viss strādā, tu pēc tam uzzināsi, atradīsi, sapratīsi. Bet šobrīd šī video ierakstīšanas mērķis ir, lai tu iepazīsti bungošanas punktus un jūties stabili un droši ar to, ka tu viņus zini un tev par to nav jādomā. Kur, ko, kā, ļaujies, spēlējies, smaidi. Dziļi ielpa un izelpa. Un kādu mirkli tā kā ļauj sev pabūt iekšā, tādu iekšējo skeneri, kas tagad manī notiek, kā es tagad jūtos, kas ir savādāk. Un ceram ūdeni, lai emocionālā ķīmija, kas ir palaidusies vaļā, iet prom. Atgādinu tev, ka bungošanai var būt blakus efekti, žāvāšanās, klepus, smiešanās, asaras, kaut kādas žņaukšanas sajūta saules piņumā, varbūt vēl kaut kas, varbūt vēl kaut kas, varbūt vēl kaut kas. Ja, tas viss liecina par to, ka notiek, process notiek. Atbrīvojās kāds emocionāls bloks, enerģijas sastrēgums ķermenī. Bet uzreiz gribu teikt, ja nekas no tā visa tevī nav, tas nenozīmē, ka kaut kas nestrādā. Viss strādā, un katrs mēs esam absolūti individuāli, un varbūt kaut kādu mazu žāvāšanās sajūtu tu pat nemaz nepamani. Varbūt kaut kādu mazu smiekliņu tu nemaz nepamani, kas bija kā liecinieks tam, ka kaut kas no tevis ir, no tavas sistēmas ir palaists vaļā, atbrīvojies. Emocionālās brīvības tehnika nosaukums jau pats par sevi sāka brīvība no emocionālajiem blokiem, kas mūsos sēž kā enerģētiski bloki un traucē mums justies lieliski. Un, lai tev izdodas, lai tev fantastiski, lai tev superīgi, sev un visai pasaulē par prieku. Laimīgi!